Vānas centrā bezdarbnieki grāb pēdējās rudens lapas par savu darbu no Eiropas fondiem, saņemot 100 latu lielu stipendiju. Aija un Dzintra stāsta, ka vietējie ļaudis viņus saucot par izredzētajām, jo bezdarbs pagastā jau tuvojas 70% robežai. Kam ir darbiņš, tam ir darbiņš, un darbiņš ir tikai mums tie, kas mēs uz 100 latiņiem. Un kam ir veikals, tam veikals, cik bērndārs, tik bērndārs, bet visur jau tiek laists vaļā sakarā ar mums simtniekiem. Darba vietām patiešām ir traki, nav jau tās darba vietas. Un tad mēs priecājamies, ka viņas te mums strādā, kopja Vānas pagasta centru. Mums ir 2 kapsētas. Kas tad iepriekš šīs teritorijas kopa? Tepat pagasta centrā? Arī bija bezdarbnieki sabiedriskajos darbos. Un bija sētniece. Sētniece taisna to centru un skola atkal sētnieks, bet tā teritorija diezgan liela. Un tagad sētniece ir nolikvidēta? Sētniece nav. Diemžēl sētniece mums nav centram. Vānas pagasts atrodas savdabīgās krustcelēs, 40 km līdz Kultīgai, mazliet vairāk līdz Tukumam, nedaudz mazāk līdz Saldum, taču sabiedriskais transports šeit iegriežas reti. Arī līdz jaunā novada centram Kandavai nokļūt var tikai 2 reizes nedēļā, un politiķu solījumi par šī jautājuma atrisināšanu ir palikuši tikai solījumi. Savu mašīnu šeit ir nevis luksus prece, bet dzīves nepieciešamība, un par politiķu vēlmi strauji pacelt ikgadēju auto nodevu pagastu ļaudis ir ļoti neapmierināti. Es domāju, ka pa kaklu viņiem visiem pilsētā. Mums tāpat ir jāmaksā nodokļi vienādi ar tiem, kas brauc pa asfaltu. Jau tāpat jau bija jāmaksā, ja? Tad mīlīši lūdzu, man arī tādu pašu luksu, kā pa asfaltu braucot, par to pašu naudu. Ineta uz Vāni pirms 5 gadiem atnākusi no Rīgas. Tagad viņa atzīst, ka otrais šādu kļūdu noteikti vairs nepieļautu. Gaišo nākotni nesaredz arī pārbaudas vadītāji, kurai uz novada centru jānogādā no iedzīvotājiem iekasētā nauda un dažādas izziņas, bet degvielas limits no 1. decembra būs vien 50 litri mēnesī. Novada naudiņu man jānogādā Kandavas Sebbankā. Un limits ir noteikts, kāds drīkst būt šeit uz vietas. Ja? Tā kā. Pašreiz vislabākais noskaņojums valda skolēnu vidū, kuri garajā starpbrīdī dodas uz tuvējo veikalu pēc dažādiem našķiem un ar nepacietību gaida Ziemassvētku brīvlaiku.